Naktsmaiņa. Naktsmaiņa ir acīs prakš viss pilsētas jumtiem. Izsaukums atnāk pie restorāna steidzami, tur viņš plosās. Sieviete mašīnā, bērns sēž aizmugurē nobijies raud. Kāds dauza virsbūvi, it kā prātu būtu zaudējis. Pieskrēja klāt bez liekiem vārdiem, demonu acis manās acīs skatās. Tā gluži kā gribētu mani aprīt, redzēja bailes restorāna logos. Tas bija svarīgākais fakts, neviens cits nerīkojās. Visi tikai skatījās, man vajadzēja apturēt to, pirms nelaim notiktu vēl. Pirms jāraksta kriminālais akts, kad sirēnas klusē, laiks velks pārāk lēni. Kādam jāstāv priekšā, kad pārējie paliek ēnā ne slavas dēļ. Ne medaļas uz krūtīm spīd, bet lai bērns mājās aizbrauc droši šajā naktī, kamēr nav par vēlu. Viņš nāca virsū dusmās, negribēja atkāpties, daži sitieni, mirkļa sadursme un konflikts beidzās. Tikpat strauji restorāna logi kļuva par klusiem lieciniekiem. Cilvēki skatījās, kā beidzot iestājas miers. Policiju gaidīja ilgi, šķita vesela mūžība. Pagāja pusstunda, līdz parādījās zilās gaismas. Meitene policista bailīgi lūdza, lai palīdzu sapakot kritušo. Es tikai sargāju tos, kas paši nevarēja, jo reizēm pienākums ir vienīgais, kas paliek. Reizēm man ir vienalga, reizēm domāju, kāda man daļa, kāda man alga. Bet beigās tomēr dara. Dzīve nav filma, nav varoņu bez rētām. Katra nakts atstāj stāstu zem mielu laternām. Ja jautā, ko atceros no tās garās maiņas vēl, bērna klusumu pēc visa, un to, ka beidzot mazajam sirds mierīga. Un mamma laimīga. Es tikai sargāju tos, kas paši nevarēja,